Tā ir pie dzīves sievas atraitnes. Ja tev saproties tāds, nu. Nē, viņš saproties. Tāpēc es teicu, ka... Baigi karsts. Man nenosmēries, bet te baigi netirāši tāpēc. Jā, nu šausmīgi. Pirmkārt, man rocība nav tāda. Divi nevar ģimenē atļauties braukāt. Sap, cik kur ir? Kompromāti pārbrauc. Kā pie katra sāna pa nēģiriem. Vēl vien braucam tikko jūs saplēs uz savu mašīnu. Kas? Jāmeklē trēls. Kas es saplēs mašīnu? Vēl vien braucam, bet tā ieraut. Kā nu zins, jūs nenāk ārā. Vecām mašīnā braukt kā cilvēki. Kā mēs iebrauksim citdien, kad tev būs pirmā. Šitā. Nu, to karotu. Viņš nerīk karotu. Viņš nav. Arī kafiju atceru nav. 2 stundas savu brīvā laika es noģērnoju, jā? Lai gan Eiropas parlaments turpinās darbu visu Nē, tu kaut kā stresojies dēļ mums. Tu tagad kavēji savu laiku, savu darbu, jā? Nē, es vienkārši nezinu, kurā gadu. Kamīnā klusu salts vējš. Nē, es jau to istabiņu citādāk nosaucu, bet labi, ka... Buduārs? Neviens nedzirdēja. Buduārs? Bez kaunīgā vārdā? Nē, nu... Esam jaunas griezes celiet iekšā šitā te. Nē, nu tur smuki izskatās, jā. Višķi remontiņu tādu. Pirms jāņem. Bet kā tie tā jāizbrauks, tā būs labi, ne? Es šodien pazvanu administrātoru, es teicu Zanīte, es teicu, tu šodien smaidi 3 reizes vairāk, es teicu viņiem, ka viņi čekojās ārā. Es teicu, nekā parasti. Ok, Pret gaisam. Nu, bāgi jau forši pasties, nu tā civilizēti, jā? Veči var satikties. Kāpēc tās ņūmas tā jāizstiek? Smukāks izskatās. Jā. Tu mašīnu redzēji? Kas te viņi tev aiztiks? Mums naģīs, bet tik bišķi lielāk, ne? Ko tu atkal stresojies? Ko tu dzenājies? Saproties, neķer krēmi? Man priekš Elvijas būtu vajag. Beatle tādu gabalu pat es nebiju redzējis. Nu, klausies, ar to vēl kaut kur papildus kaut kāds darbiņš te var iept, tikai ar šito tu tagad. Es esmu bezdarbnieks un pilnīgi to pieteikt. Nespēju darīt. Es naglu satiku. Teicu, kur tad CSDD priekšnieks bijušais tavējais dara? Nu. Viņš slavējot Latvijas valdību, bezdarbnieks un uz komputeru kursiem. Es vēl šobrīd arī, es skaitos arī kā bezdarbnieks, papildus tam, ko es daru, jāteic, 2 vietiņās, un es arī vēl datorkursus es šobrīd izēju. Es šefam kādreiz prasīju, saku, davai iedomāt laiku uz datorkursiem aiziet. Viņš jau tev te pirks par esmīšu, un nevar uz turien iet. Doja ruka servisā. Un es biju ļoti apainos. Es saprotu, tu varēji... Nebija 300 lats uz rokas, bet es pat teicu beigās, man vienu momentu viņam nepatīk moči. Un tikai spordā strādāja. To kāda augstas diena, kādu mocu tu gribi. Es domāju tā, piesies mums uz 2 gadiem. Paņēmis arī. Tā tas būtu Liepāja pirmais jaunais. Toreiz mums bišķi nesanās, mums šepts. Galvenais ir laikam pareizā vietā, pareizā laikā. Zini, lai cik arī tas nebūtu dīvaini, jā, tas varbūt tās nu tā, bet 45 gadu vecumā es pirmo reizi tiku nopietnās ārzemēs. Kas bija veids? Tālāk par Krieviju, tālāk par Lēšiem un Igauniju. Bija kaut čoms, kā bija kuņģis. Kā Mārim? Jā, neoplāna īpašnieks. Tas? Tas mūs vedis. Viņi novirzīt papētceļu, izstāst. Poļos bišķi saskādēja. No kreisās.
Mērķis nāca ārā pols. Autobus bišķi saskādējām un bišķītās, nevis bišķītās, bet ļoti nopietni mersīt sabojājām. Un viņi gāja jau pūrē uz apganu uz 80. Vispār beigties varēja diezgan bēdīgi, jā. Bet reisā lienā ārā. Mēs pat neapjēdzām kādas briesmas mums tajā brīdī. Kas būtu, ja būtu ilcis, es neaplānām? Tā bija kūlēn. Tā tur nevis izsist. Nevar? Nē, tāds mērķis sabrot. Tas bija Ķipstām bija loks. Viņš naturāli savas no sāna ceļa, viņš iznāca viņš gāja uz apganu fūrē, jā. Un šitādi viņš iznāca mums priekšā. Viņš rāva pa labi, viņš ar to labo sānu saproties par to fūri, un vienalga tas mērs, viņš nevarēja no tā mērša izvairīties. Kā viņš nāca tā, viņš bija. Nu, mērs tāds jāteic līdz, priekš, tagad teikt, tā kā tur večs spried, ja, tur pat nav ko darīt, nav ko taisīt, tas viss bija šķības greis, ja. Nolieku, tad bruškas tev paņem citu. Bet vajag operatīvi, stundas laikā. Uzmērīt, poļi. Es domāju, nu baigi mums Polijā. laikās, ka apakaļ mājas braucot. Uzmērīt un braukt tālāk. Nu, kaut kāds apdrošos. Galvenais, kas tas traģiskākais, ja, nu viņam bija, tas busiem bija priekšā tas, kas tas īsti, tas priekš tur tas. Kreisā, bampers stūrs. Bet sudīgākais tas, kas stikls arī aizgāja sprāgu. Lūk, man liekas kaut kādiem. Stikla aizgāja. Tas ir. Tā viens sūdus pa stiklu pa 4 stūku eiro maksājas. Tas bija tā kā viņi tur to, cik es muļķis tur saprotu no tādām lietām, bet es saprotu, ka tas ir tas tā nopietnākā skāda tur tajā pasākumā. Bet atkal, jā, piemēram, man vīrs ir profesionāls šoferis, jā. Es viņam pilnībā, tad, kad es iekāpu mašīnā, jā, es pilnībā uzticu viņam savu dzīvi. Tā, pilnīgi reāli, jā. Kāds bija šasalies? Jā, bet tā, pilnīgi reāli. Bet saproties, tā šofera rokraksts, jā, beigās jau pēc tās avārijas, kad teikt daudz cilvēks, tas bija tā diezgan uzbudinājis, jā, tā ir braukšanas laikā, bet neviens par to vispār nerunāja. Bet, tā braukšanas manieri, jā, tie atzīšanas manevri, vispār, tas braukšanas stils, jā. Dabāja. Agresīvs. Agresīvs. Policija klāt ir, jā. Šitais, tad tu paņem to traileru, ne? Droši vien, ka būs ēņem no krūpa. Labdien, pulkstens ir pēc 12. Vai, šitais, tad tu vēl sūtēt to hlāmu šup, jā? Saprot? Labi, davai. Es vienkārši šobrīd piestrādāju pa sekretāru, ja. Vispirms kādu mani, Čauri. varētu iziet uz... Kādu cilvēku mēs satiekamies, bet pasauli ir maziņa. Ne? Nu? Saproties. Mēs kājoties. Jā, tu droši drīkst apsēsties, ja? Un ja kādā jautājumā turpmāk jūs griezīsties pie meistarts ar mani, ja? No šodienas viss šeit mainās. Jā. Jā. Redzēji, ko? Tu pats to nezināji, bet tas ir tā arī pateicis. Viņai ir... Nē. Nē, mums galīgi būdās. Nē, jūs uzskatāt. Mums būdās galīgi. Būdās un aizbraukus projām. Nē, man druši gaida. Pagād, kamēr es pašam te. Amrit saproties pārnakšņot un viņiem drēbes ir saliejušas lietu nejēgā, viņi visi slapi. Man jāpaliek pēc savu darba laiku, jā. Jā, 5 jau bija vairāks. Šie iebrauc sēto. Jāizžāvē viņiem drēbes, jāizmazgā džīnsi, kreklis, trusik un viss. Baigi forši, tu varēji riktīgi izžāvēt un tam ādām Nē, ādas viss bija štokos, bet tikai savuties braucam zābakiem pārvērās viss priekš līdz papēdim bija 3 daļās sadalījušies atlīmējās zābaki. Baigi foršā līmeni. Un cimda arī sarāvās, ne? Ko? Cimda Cimda sarāvās. sarāvās. Bet es nevarēju stundas laikā neko citu izdarīt. Nē, tur vajag, es to jau nezinu, ar glicerīnu. Viss smērēt. Tā viņa kaut tādi paliek tādi... Nē, tā kā teikt, jāteic, un tā pie cimdiem nekas nebija, ja viņš uzvilka rokās, viņi bija sarāvušies. Bet, es teiktu, tā, katrā gadījumā. Labs, kas labi beidzās. Nē, vienkārši tas, kad reiz te iznāca, es pēc savu vecā teicienu gribēju kā labāk sanāca, ka vienmēr es varēju pateikt, piedodiet, mans darba laiks ir beidzies, ja? Man nevajadzēja 2 stundas kavēt savu mīļā labā laika, jā. Gan jau kādu lietu. Tā cīna mainīsies pēc šiem gadiem. Ko? Jā, tā būtu. Nē, nu jau viss iet štokos, jā. Nabaga zvēriņu, tā ir. Kur ir zvēriņš? Mocība.
Mēs domājam, šodien būs pats svarīgākā lieta. Kustējumie. Nisa. Visītē. Nisa. Un ko ir kaķis? Otrā pusē ir vārā. Visītē. Azot. Visītē. Nisa. Pakties viņa pārbijusi. Arī poršventi. Nisa. To vidēju, Prīmā vāciet. tu tos vidēju koncertu. Nē, nu viņš man bija jogā. Man tas ir cietā diskā. Es domāju, kāpēc pārlec brīžiem. Jā. Tur daži brīži tādi. Tie patīk, jā? Viņi pa sestdienām dod. Austrijas kanālu. Nu, pārējos, kur atkārtojums ir, to man nevajag. Jā. Man viens to pār. Nāc, peisu tuvāk. Es apatu to vidu vēl. Man ģējums rojas. Ak, Dievs, viņa boidās no tik daudziem vīriešiem. Nisiņā man aizliedz ņemt Man ģējums apatu. to drauziņu. Es nebiju redzējis no decembra viņu. Nu jā, Mazais zaķis. spalvojās šausmīgi. Visītē. Peisiņš. Es jau pilnīgi nogurusi esmu. Arī. Ej, no otrās puses tagad. Ej, tur. Asarīts. Kupināt. Nu, Kupinājumi. tagad šito mums pie... Es vēl neesmu izlaidis. A jūs atļāvu? Tu jau vienā bez atļaujas. Mārs. Nē, nes. Tāds kuģis saka bail. Tā ir vakardiena. Vakardien. Nu, bet, Turķim stāv Merkūrijas iekšā. nu, Četri taktēs. zina, kas jau spēcīgi tur ņemās. Tā veidā. Daudz ārzem tehnikas. Tur marīners, tur ir Audi A8 2 ūdensmetri. Nu jā, nu tu nešau tik augstu pakāpsīti. Kas šitai vainas brauc? Ka 40, 50 zirga vajag importu. Galvenais jau, ka tā laima smaga. Nu, ir ko vilkt. Nu jā. Nu, tāda māza. Braucējs viņam pārst. No. Viens ielikt kamās mazs slēdz, būt, jā. vai nav problēmas, un tad var nav jāraust. Viens, otrs, no ugunsdrošības viedokļa. Es esmu dedzis uz ūdeni, zinu, kā tas ir. Panikā, un kad ir rau vienu vādu, rau otru, un tu pat... Nē, bišķi sakopies priekš izbraukšanas. Es tā putekļi savutis kā... Es kā profesionālis, jo šī lietā, jā. Tas drēbs jau. Tādēļ viņi smējās. Vakar bija ģīmes garš. Puikas jau teica, ja Hārlejs, cita tā forma nemaksā. Jā. Jārganiekiem tie nav komplekti. Tie ir nospiedi. Pagad. Pauzi, atminies, sarkanais. Nu, pauze un uz priekšu. Jā. Es augšu, saka stulīt. Šito vien, jā? Jā, tā nevajag. Tas ir rekords. Iet jau. Iet jau. Jā, tā viņš ir zaļais. Vajag strunu tik redzēt. Nevajag sev terēt. Mamīt, gaidi mums mājās. Gaidi mani atkal mājās. Tad, kad ievās ziedos, plauktene noslīgs. Kāpēc tev ir tāds cilvēks ieradies tev? Ko? Esi mierā. Slincē glābēji. Šis puikas no to cepuru tu tā sargi vispirms rokā. Drošības labāk. Uzsit uz to baigi, tokoties sīk, ja noteikti. Kad jūs kādreiz vasarā nevarētu izvēlēt to baigi? Vīrieši. Jā. Sāk jau,
Tieši vidū. Motors pilnīgi augstā. Tas ir baigs noteikti. Kuku! Jūrā braucēja, nevis malā palicēja. Jā, zaļu, ka viņi tā prātīgi tur, jā. Jo nav tie līdzi. Man liekas, ka viens cilindrs nerūkā vielu. Taču viegla esi. Kuram motoram? Nolietā degstu zēni. Pirmais reize iznāk bļina komā. Ir ap cilindri, nav, es nezinu. Как думаешь, оба цилиндра работают сейчас по звуку? По звуку? Ну что-то один это. Я какие-то денсоновые свечи. Что-то диссонанс какой-то есть. Ну, первый такой признак. Ты проверишь. Я и так вот 95-й. Un pēc tam sasniegām, laid otrs uzklāt. Inga, titī. Nofilmē, kā tie iet prom. Kon tiki.